Nu ko, šajā video izstāstīšu par to, kā uztaisīt, uzbūvēt personīgo brendu, kurš pārdod. Par personīgā brenda plusiem es stāstīju iepriekš, tagad stāstīšu par to, kā uzbūvēt viņu. Kas ir tie, nosauksim tādiem 3 pamatstabiem, ar kuriem es arī strādāju individuāli un grupās, kuri palīdz tev uzbūvēt brendu. Un pirmais no tiem ir pozicionējums. Pajautā sev, kāds ir tavējais, vai tu vispār zini, par ko tu esi. Un šeit neder ChatGPT, šeit neder mākslīgais intelekts, kurš tavā vietā to izdarīs. Jo tad tavā personīgā brenda būvēšana un ilgtspēja samazinās. Tu piekusīsi, jo tas nenāk no tevis. Tev pašai jāsaprot, kas tu esi, kam tu neesi, ko tu pārdod, kur tu ved savu klientu, no kāda stāvokļa uz kādu, ko tavs klients saņem un ko tu viņam vari iedot. Tas ir pirmais. Otrais ir mana mīļākā tēma. Otrais ir estētika. Otrais ir tas, kā tu izskaties. Tas, kā izskatās tavs Instagrams. Kā izskatās visa tava vizuālā valoda, kuru nolasa tavs sekotājs. Tas ir svarīgi. Vienalga, kurā sociālajā tīklā tu esi, ir jābūt tavam stilam. Ir jābūt šim prēmijum, ir jābūt skaisti tā, lai cilvēks ar acīm uztver un bauda tevi. Lai viņš saprot, ka šeit tur līmeni arī šajā vizuālajā, arī postos, arī šriftos, arī video, arī storijos, ka tur ir ne tikai saturs, ne tikai piepildījums un skaidrs pozicionējums, bet tur padomāts par visu. Ja šo izlaiž, tad tavs personīgais brends šūpojās, un tas ir pārbaudīts. Tāpēc strādājot ar mani, tu iegūsti milzīgu bonusu, jo ir ļoti daudz mentori, kuri strādā ar pozicionējumu, ar sistēmu, stratēģiju, bet viņi nestrādā ar šo vizuālo, viņi neredz. Ne katrs prot redzēt skaisti, estētiski un savienojot šo kodolu, savienojot struktūru, sistēmu ar vizuālo, sanāk mežonīgs kombo. Piekritīs, tu seko tādiem līderiem, kas ne tikai gudri runā, bet kas kaut ko ir sasnieguši, kas labi izskatās, ka tev patīkami viņos skatīties, un kaut kur tu arī iedvesmojies, un kaut ko tu arī paņem, pat tad, ja tu nemiedarbojies 1-1. Tāpēc vizuālais tēls, tas, kā izskaties tu, kā izskatās visu, ko tu radi, ir ļoti svarīgi. Un trešais stūrakmens, ar kuru strādāju arī es, ir pārdošana. Tā ir sistēma. Neviens posts, neviens stories, neviens reels, ko tu radi, nav nejauši. Nekas nav nejauši. Tu rādi to, ko tu uzskati par vajadzīgu. Tu rādi to, kas strādā uz tevi. Tu rādi savos sociālajos tīklos to, kas nes tev labumu un būvē tavu personīgo brendu. Tik vienkārši. Un ir liela māksla uztaisīt tādu saturu, kurš pārdot, kurš ievieš uzticību, kurš izklaidē, kurš strādā uz tevi, kurš neizskatās visu laiku tik precīzi, kurā ir dzīve, kurā esi tu. Tas ir tas, ko es jums māku parādīt, saglabājot savu sievišķību, dzīvojot savu dzīvi, apvienojot to visu. Šo es esmu apēdusi, kā saka, tāpēc es varu padalīties ar šīm zināšanām. Bet, ja negribās nākt pie manis un jūti, ka neesi gatava strādāt, jo ar mani ir jāstrādā, es neesmu par skaistām sarunām, tad atceries šo pozicionējums, vizuālais prēmijum tēls un pārdošana. Paskaties, kas tev darās šajos posmos,